Saņemts izsaukums, notikuma vieta, krāsošanas darbnīca. Nu ko, iespējams, kas ir noticis? Nu, lūk. Te ir sarežģītāka situācija par šo situāciju. Jo mums būs meistarīgi jāmēģina mazliet nokrāsot tā, lai tā šuve, lai šī vieta būtu nokrāsota, un tas pats arī otrā pusē. Tātad, lai krāsotu ādu, mums būtu nepieciešams vai nu pulverizators un kompresors, vai arī, lai krāsu ieliktu balonijā. Tātad šodien krāsosim ar baloniņu. Paskatīsimies, kādi būs rezultāti. Jūs jau esat redzējuši. Kādreiz manā video, kā es krāsoju ādu, parasti ar šo pulverizatoru. Bet mani interesē, kā izdosies ar šo. Lai gan esmu jau krāsojis, visu zinu, bet katru reizi ir citādi. Būs vajadzīga ļoti stipra līnlente. Plāns, maz ceļš. Tātad, mums vajadzēs šādus līdzekļus ķīrīšanai, atsausināšanai, slīpēšanai, tad atkal kottaukošanai, tad līmēšanai un krāsošanai. Interesanti tā āda. Piemēram, te jau redzat, ka uz tās paliek krāsas nospīdums. Vai nav tā, ka tā kādreiz jau ir bijusi krāsota? Rodas jautājums, un tā ar melamīnu pārbrauc pāri tai vietai, kur krāsa lūpās, vēl papildusies tās krāsas. Kas grib lobīties nost, noņem lobās. Sūklis ir ļoti agresīvs, jo es tāpat jau krāsošu to vietu un gribu atsekt pēc iespējas vairāk. Tas ādas. Vārds sakot, iztīra visu salonu. Lai mums izlīdzinātos krāsa, jo krāsot uz netīrumiem nevar. Un bieži vien sliktāk pieķers un būs redzamas krāsu atšķirības, jo krāsa tagad ir izgatavota pēc oriģinālās ādas krāsas. Un ja mēs neiztīrīsim, nokrāsotā vieta atšķirsies. Tagad ir svarīgs punkts. Beržot labāk neaiztikt šuves, jo papīrs tās saplaisīs, un tad tekstīla izstrādājums neizskatīsies labi. Tāpēc vienkārši pamēģiniet lūdzu uzmanīgi. Māla. Un raupšana darbojas labi, un 500 papīra raupšana īpaši uzlabo to, kā krāsa labāk pielīp. As in such. Attaukojiet virsmu un viegli attaukojiet vietas, kur līmlente pielips. Tātad pieņemsim, ka redzējāt, varbūt es šeit pielīmēšu gabaliņu, šeit arī ieziesīšu plastmasu, jo tā līmlente labāk pielips. Protams, es iesaku pēc iespējas mazāk izmantot dažādus audumus, jo audumi satur putekļus, un katrs vēja brāziens paceļ putekļus no auduma. Labāk izmantot, piemēram, kartonu, kad līmē līmlenti, īpaši dažādos gadījumos, bet dažās vietās. Ar audumiem arī var iztikt, bet kā ar sēdekli, vai tas man šeit nosedza? Bet tiem jābūt tīriem, kā lai pasaka, ne pilniem ar putekļiem un granti. Tātad tas aplīmēšanas process arī ir puse darba, laba sākuma puse darba izmaksā. Tāpēc mums vajag stipru līmlenti,
īpaši stipru līmlenti krāsošanai, krāsošanas lentu, kurai ir ļoti laba saķere. To var atrast dažādos krāsu veikalos, piemēram, Color Master vai arī Svīdis Altē. Tur var arī krāsas pagatavot, bet ne ādai. Ādai viņi to nedara. Ādai krāsas gatavo cits cilvēks. Ja interesē, rakstiet komentāros, es tad personīgi nosūtīšu kontaktu cilvēkam, kurš taisa krāsas ādai. Te es līmēju, rūpīgi atkārtojot šūšanas vīli un atstāju tikai to nelielo spraudziņu, kas nepieciešama. To, ko vajag nokrāsot, lūk tā apmēram izskatās sagatavotais sēdeklis. Kā sapratāt, tiks krāsotas šī un šī vieta. Tās vietas netiks krāsotas. Šeit nevajag, es tās pārklāšu un vēl papildus salikšu lupatiņas drošībai, lai viss būtu kārtībā. Šeit nebūs tie krāsojumi, kurus tā ļoti plaši izsmidzinās, bet krāsošanas putekļi mēdz krist, tāpēc labāk tās vietas apsekt, īpaši, ja ir cita krāsa. Ja nokritīs uz tās pašas krāsas, tad vēl nekas, bet ja nokritīs uz brūnās krāsas, tad tas jau būs redzams. Tāpēc vispār iesaku apsekt arī stūri. Un arī stūri apsekt. Ar lupatiņu un līmlenti var nedaudz labāk un rūpīgāk apsekt to vietu, jo šeit no apakšas izsmidzinot var nedaudz trāpīt, īpaši, ja nav uzmanīgi. Tā lūk, labs sākums ir puse darba, un nav tā, ka pavadīju veselu stundu, kamēr sagatavoju. Bet izsmidzināt var ātri, paču izsmidzināšanas kvalitāte ir atkarīga no sagatavošanas. Kā redzat, es izmantoju daudz līmlentes un kartona, kas labi noder kā paliknes. Šādu vietu vajag ātri apstrādāt, bet šeit nedaudz pārāk atklāti var trāpīt, tāpēc vēlreiz pārbaudu. Pārbaudu, vai viss ir kārtībā. Nu, viss. Šeit arī svarīgi, ja šeit kaut kas nav kārtībā. Tad var izmantot, mana tehnika ir apmēram tāda, ka es vēlreiz paņēmu, skaistu gabaliņu ar taisnām, gludām malām, ar taisnu stūri, un tad, nedaudz un uzmanīgi pūšot ar otru roku, to piesec šādi, ievērojot uzmanību. Un tad viss būs labi redzams, piemēram, dažādām šuvēm un detaļām, kas ir svarīgas. Man ļoti nodara pēc filu līmējumās lentes, kas ir īpaši paredzētas darbam ar vinilu un nodrošina kvalitatīvu rezultātu. Šīs lentes ir ļoti praktiskas un ērti lietojamas. Vrāpofu, tātad šeit ir redzami divi diametri, dažādi, platāks un šaurāks. Tagad mēs paņemsim šaurāko. Un šādi es to šuvi vēl nomaskēs. Uzliek pašas malas, cik vien var, cik vien ieiet tajā šuvē, tik arī lai ieiet. Vairāk nevajag, citādi tas nedarbosies. Mēs cīnīsimies tikai ar šūšanas atzīmēm, bet nestiepiet, ļaujiet tai. Lai iekrīt pati savā gaitā, lai pielīp, jo tā ir diezgan elastīga, un ja jūs to pielīmēsiet, ka tā ir izstiepta, vēlāk viss atliks vaļā, jo tā nav īpaši lipīga. Es gribētu, lai tā būtu daudz lipīgāka, jo šobrīd tā nav pietiekama lipīga, lai noturētos ilgu laiku. Labi, ka tagad ir silts un vasara, jo rudenī un ziemā šī lentīte ir ļoti grūti līp. Tā labi turas tikai garāžas vai studijas apstākļos, kad var uzsildīt. Tad var strādāt ar ādu. Tāpat kā ar keramiku, tāpat kā ar krāsošanu, vajag temperatūru. Tā strādājot mobilā režīmā pie lienta pagalmā, es vienmēr sastopos ar tādiem niansēm kā temperatūra, mitrums, vai līmlente ir lipīga vai nav, vai krāsa ir sacietējusi vai nav, saprotat. Un, kad mēs tā pielīmējam, tad labāk pātrināsim šo procesu. Jo es gribēju jums parādīt vienu variantu, kā var aplīmēt, ja nav tādas līmlentes. Sākumā šo detaļu nopūšu, tā ātri nožūst. Tās ļoti ātri žūst. Tad jau var pielīmēt nākamo detaļu un nokrāsot otru. Bet tagad, kad man ir tik īpaši rīki, es taupu. Nedaudz vairāk līmlentes un laika. Šādas iedvesmas avotus nevar vienkārši paņemt, sagriezt gabalos un pēc tam skaisti, rūpīgi pabeigt, kā to varētu vēlēties.
Šeit ir tik detalizēti izstrādāts, un ja vēlaties to izdarīt skaisti, jums jābūt rūpīgam un pacietīgam cilvēkam. Nu, mums tagad ir, nu jau. Tev vajadzētu braukt ar kreiso roku, bet tas ir diezgan baisi, tāpēc, kā tu jau zini, tu saproti, kā no šejienes sākt un mest. Protams, ir zirnikos. Nu, tas ir viens slānis, tāpēc es to uzvilkšu. Un tagad es gaidu, kad norieties saule, un tad es atkārtošu šo procesu vēlreiz vai pat vairākas reizes, kā tas nepieciešams. Jā. Jo biezāks, jo labāk, nepārāk biezs slāņš. Bet tagad to nevar pārpūst, jo vēlāk var notikt tas pats, un kad parādās noplūdes, piemēram, automašīnā, tad tagad ir pirmā reize, kad ir bijis tik viegls pārpūtums. Un pārpūšana, kā redzat, ir ātra, strauja un uzreiz dod rezultātu, bet neapmānieties, skatieties, lai nepūstu kur nevajag, saprotat, tas ir pats svarīgākais. Lai arī šeit viss ir kārtībā, kā tagad pareizi uzpūst, viss ir labi. Normāli uzpūts kārtiņslāns, papildus mazliet biezāks. Šis, redzat, te jau ir kā slapš uzklāts, bagātīgi caur polarizatoru, pamanīju, var noregulēt strāvu. Izdevīgāk, nesteidzīgi, viegli šīs aerosols met biezā slānī, tāpēc labāk pagaidiet, ļaujiet nožūt un atkārtojiet. Jo, ja tagad vēlreiz uzpūstu, iznāktu neglīti plankumi, tad, ziniet, atkal būtu jāstrādā no jauna. Tā teikt, visu gandrīz no jauna būtu jādara. Nu labi, tad vēl mazliet sākumā un atkārtosim. Man tiešām ļoti interesē, kā šeit uz tām caurumiņām pārklāsies, jo ventilējamie sēdēkļi jau ir sarežģītāki nekā parastie. Ir labi, ka tas sēdelis ir ventilējams, tas ir liels pluss. Iekšpusē vēl ir gaišs, kas arī ir patīkami. Gadās, piemēram, ja ir melns, bet iekšā caurumiņi ir zilgani vai kaut kādi tādi, vai arī tapas, tad, kad krāsot, tas ļoti redzams, tāpēc šeit man vēl ir izdevīga krāsa, lai uzpūstu kārtu. Nu, skaties, cik smuki un skaisti, gandrīz kā oriģināls, tikai, protams, tas kodums tāds pretīgs, bet es vēl ar vatas kociņu nedaudz piesitīšu, lai mazliet padziļinātu to pašas bedres vietu, bet vispār krāsojas ļoti glīti, rūpīgi un kārtīgi, tiešām izskatās labi. Pagaidām viss labi, te vēl jāuzpūš kārta. Šeit es samierināšos ar kaut ko zītu. Nu, tu dabūsi daudz zāļa. Šeis. Viss traucē, kad tu apstājies. Jo, ja mēs pārāk tālu atkāpjamies no šī lielā raksta, mēs šeit pārkāpsim tā malu, un nav nepieciešams pārāk daudz pūst šajā vietā, jo, ja ieskatās vērīdāk, šie ventilācijas caurumi jau sāk parādīties. Un krāsa kļūst tāda apaļa, tāpēc mēs nevēlamies atdot malas, mēs vēlamies tās uzgleznot šeit. Parādi man, kāda ir labā stāvokļa. Un nevis nodot. Divos slāņos viss ir iespējams. Skaisti.
So, se. Es viņai vienkārši uzliku lielāku kritumu. Tas viss sakritīs tajā bedrē, protams, mazliet vajag izstiept, lai neizskatītos tik pašpīlēts. Redzat, tā vieta saka nebūt noklāta, bija nobērsta. Labi. Šie krāsojumi vispār ir lieliski ar to, ka klients uzreiz varēs sēsties un braukt. Saulītē skaistri žūst, viss ir forši. Redz, gribēju vēl vienu kārtu uzklāt un no lielās centības aizgāja pauri malai. Tagad redz tos punktiņus. Uzpūšot gribēju vēl vienu kārtu, un tas pūtējs izmet šļakatas, un tagad tie krāsojumi paņēma vecos krāsojumus, un notīrot ar vecajiem krāsojumiem sanāca tāds kā ķēpājums. Tagad ir tāds ķēpājums, nav labi ar to pūtēju. Es jau tāpat pūšu, zini, šādi te uz sāniem kaut kur zem motora. Ne uz motora, protams, bet uz zāles vai vēl kaut kur. Tāpēc saku, redzi, tā vajag darīt. Jā, vajag, zini, sākt no šeļienes un pāriet uz to vietu, jo pašā sākumā tas nedaudz šļakstās. Labi, viss kārtībā. Vēl vienu kārtu pamanīju, un tas pārklājas, bet domāju, ka vajadzēs vēl vienu kārtu. Skatoties, tā var diezgan labi redzēt tos mazos punktiņus šeit, bet vēl būs. Vēl viens svarīgs posms arī ar nedaudz novecošanu, tāpēc tagad, runājot par krāsošanu, mans ieteikums ir tāpak uzklāt 3 līdz 4 kārtas, lai izveidotu to ādas krāsas slāni, un pēc tam paņemt smilšpapīru, lai rūpīgi apstrādātu virsmu. 6800. Un tad ir pienācis laiks to novecot, rūpīgi un uzmanīgi nopolēt svaigo krāsu un izlīdzināt, varbūt dažus šļakatus vai nelīdzinumus, varbūt kādu traipu ar novecojušu ādu. Un es domāju, ka jūs zināt, kā mēs to nokrāsojam. Viss ir izžuvis, tagad mums jāatbrīvojas no Vasilija. Lūdzu. Viņi jautā ar acīm, Taivāns puse vēl joprojām žūst. Mēs to šeit rūpīgi līmējām, rezultāts ir tiešām ļoti skaists un labs. Šeit, tikai tagad vajag vēl nedaudz pagaitīt. Iztiek ar ausu tīrītālja. Ir nedaudz novecināts, var redzēt tādu krāsojumu šūvi no līmlentas. Tagad ieliekot to papīrīti, noberzīšu to stieni. Varbūt šī ir vienāga. Un tagad iedomājieties, ja vatas caurumiņu krāsošanas laikā būtu nokrāsoti. Kā tas izskatītos? Apmēram šādi. Tāpēc vajag izmantot šāds līmlentes strēmelītes. Šaurus, ja kādam interesē, komentējiet. Uzrakstīšu personīgi, bet atbildu tikai uz komentāriem. Sešas dienas novecināja. Viegli tās vietas, kur krāsots. Lai neizskatītos pārāk uzkrītoši, arī krāsiņa nedaudz izlīdzinās, jo tā tekstūra,
Krāsas sakritušais kerzes efekts, kad izlīdzinās, izskatās vēl labāk. Un tāds raupjums, jo tur, kur krāsots, ir tāds mazliet ass kā smilšpapīrs, bet te ir slīdens. Lūk, arī tas nodod. Tāpēc mums arī jāpārvērš par slīdeniem. Ja tiešām domā sākt detaļapstrādes darbību, biznesu, nezināt no kā un ar ko sākt, vai esat iesācējs vai jau profesionālis, iesaku savu apmācību kursu, kurā izlasīsiet metodisko materiālu, redzēsiet manis veidotus ekslibrus, ekskluzīvus video, kurus neatradīsiet nekur citur. Ļoti dažādi detalizēšanās procesi, darbības, ķīmiskās vielas, tāpēc iesaku savu apmācību kursu, kur atradīsiet saites, kā arī video aprakstā. Paldies, ka skatījāties līdz galam!